brāļi un māsas. Mēs saprotam to, ka mūsu kristīgās dzīves, kristīgās draudzes šodienas lielākā vajadzība ir patiesa garīga atmodu. Bet mēs bieži vien vēlamies rezultātu un aizmirstam priekšnoteikumu. Un tas ir iemesls, kāpēc mēs gaidām un ilgojamies, un vēl tas nenotiek. Kaut kā mēs neesam apvienojušies šo priekšnoteikumu īstenošanā. Man jāsaka, ka apmēram 50 gadus es lūdzu pēc garīgas atmodas Kristus draudzei Latvijā. Un es nezinu vēl, vai Dievs ļaus man šādu lielu garīgu atmodu piedzīvot un redzēt. Es ticu, ka vienu dienu Dievs kaut ko īpašu darīs. Bet mans uzdevums ir aicināt, izpildīt priekšnoteikumu. Mans uzdevums, mans pienākums ir aicināt Dieva ļaudis uz to, lai viņi paklausa Dieva vārdam. Lai viņi vispirmām kārtām iznīcina to, kas aizkavē garīgu atmodu. Lai mēs iznīcinām mūsu dzīvē visus elkus. Un tad, lai esam paklausīgi. Paklausība ir priekšnoteikums. Un tad, jāsaka, ir viens no tiem priekšnoteikumiem bija tukši trauki. Šeit ir ļoti interesanta dilemma. Pirmam kārtam jūs dzirdējāt, es sacīju to, ka, ja tas kungs ir mūs pildījis, mūsu trauks, pats ar sevi, ar svēto garu, tad mums ir viss, kas vajadzīgs. Bet vienlaicīgi, mani mīļie, mums ir jāizjūt ne tikai šo pilnumu, bet arī savu turpinādamos atkarību no tā kunga. No vienas puses mēs esam piepildīti, un no otras puses, lai mēs saņemtu lielās svētības, mums ir jāuztur sevī šī izjūta. Mēs esam tukši trauki. Respektīvi, mums ir jāiztukšojās no tā, kas varētu aizkavēt lielākām svētībām vēl nākt un piepildīt mūs. Jo Dievs nedod savu garu ar mēru. Viņš dod tik, cik mēs esam spējīgi saņemt. Es domāju, ka mūsu sirds traukam, mūsu iekšējam cilvēkam, mūsu ilgām pēc Dieva ir jābūt vienmēr aktuālām un vienmēr jāaug. Mēs esam māla trauki, 2. vēstulē korintiešiem mēs lasām. Bet vai mēs apzināmies, ka mēs esam garīgi nabagi? No vienas puses visa bagātība Kristū, un no otras puses svētīgi, svētlaimīgi ir garā nabagi, jo Dieva valstī viņam pieder. Tādi, kas par sevi daudz nedomā, tādi, kas ir iztukšot no pasaules, no ļaunuma, šķīstīt no grēka. Un tad, protams, priekšnoteikums ir aizslēgtās durvis. Tas nozīmē, ka mums jābūt ļaudīm, kuri lūdz un lūdz un lūdz. Aizslēgtas durvis nevienmēr nozīmē burtiski, ka mēs sevi izolējam no dzīves un no pasaules, burtiski ieejam kādā istabā, varbūt pagrabā, varbūt pat vannas istabā, vai kaut kur citur, kur neviens mūs neredz, un tur lūdzam un lūdzam un lūdzam. Bet šī izolēšanās, šī aizslēgtās durvis var būt pat
pašā pilsētas centrā, atrodoties tur, kur visapkārt ap mums ir troksnis un nemieris, mēs arī tur varam būt garīgi aiz aizslēgtām durvīm, jo mēs esam aicināti lūgt bez mitēšanās. Ar to kungu kopā mēs esam aiz aizslēgtām durvīm. Vai jūs spējat uztvert to, ko es saku, vai tas nav pārāk sarežģīti? Bet tas ir nepieciešams. Kamēr mums nebūs šī intīmā lūgšana, sadraudzība ar Dievu, kamēr Dieva sirds nejutīs, ka mūsu sirds augst pēc viņa, tikmēr viņš nespēja mums savu godību parādīt. Samarietei Jēzus sacīja, ūdens, ko es došu, taps par ūdens avotu, kas ved mūžīgai dzīvei. Mēs bieži vien esam garīgi ļoti pieticīgi. Tik lielā mērā, cik mēs esam nepieticīgi attiecībā uz šīs pasaules labumiem, tādā pašā veidā apgriezti, mēs esam ļoti pieticīgi garīgā ziņā. Pravietis sacīja sievai, un kad tu iesi un pazemosies un lūgsi traukus, tad skaties, lai tur nebūtu tikai daži, bet daboni tik traukus, cik vien ir iespējams šos lielos traukus, šīs lielās amforas. Lai tu saņemtu maksimālu svētību. Dievam ir daudz, ko mums dot. Viņš nav izsmeļams. Viņš vēlās dot, kaut mēs garīgi būtu nepieticīgi. Kaut mums vairāk un vairāk gribētos viņu. Protams, viss iesākās ar to pirmo trauku, ar to krūzi, kurā ir eļļa, ar to, kas man jau šodien ir, manas ticības mazumu es lietoju, lai mana ticība augtu un kļūtu par lielu ticību. Brāļu un māsas, es domāju, ka mēs lielā mērā dzīvojam šodien garīga trūkuma un garīgas nabadzības apstākļos. Pravietis redzēja parādīšanā Dieva templi Jeruzalemē, un no šī tempļa apakšas izplūda ūdens uz visām debesu pusēm. Lūk, tas ir, kas mums ir vajadzīgs. Lai plūst. Viena maza krūze, kad Dievs to sveitīja, spēja piepildīt daudzos traukus. Vai mēs vēlamies to piedzīvot? Kādi ir priekšnoteikumi? Paklausība, pazemība, tukši trauki, aizslēgtas durvis, paļaušanās uz Dievu vadību. Šodienai viņš dod padomu, rītdien viņš dos gudrību tālākam solim. Lai Dievs dod, ka šīs mūsu pārdomas atstātu uz mums paliekošu iespēju. Mani mīļotie, es vēlos sacīt, ka patiesi Kristū ir viss, kas mums vajadzīgs. Un ja viņš ir mūsu, tad viss ir labi. Es gribētu sacīt, labāk ir maza draudze, kurā ir Kristus, nekā lieli ļaužu pulki, no kuriem tas kungs ir aizgājis. Vai tā nav, brāl? Es tā ticu. Labāk, kur 2 vai 3, un tas kungs viņu vidū, nekā lieli pulki, kas darbojās savā gudrībā un savā spēkā. Kur ir kaut kas, ko parādīt, bet nav nekas, ko piedzīvot. Dieva godība, tā bija tā, kas Jeruzalemes templi padarīja par īstu templi, kad Dieva godība piepildīja. Tas ir tas, kas mums vajadzīgs. Šīs ir tikai sienas, mūri, bet Dieva godība šos mūrus var darīt par tādiem, ka no viņiem atstaro spēks. Bet pāri visam viņš vēlās, lai tu būtu tāds, caur kuru Dieva godība plūst. Ūdens, ko es tam došu, taps viņā par ūdens avotu, kas ved mūžīgai dzīvei. Šis apsolījums ir tev un man un draudzei, ieejot arī nākamajā 10 gadē.